Eiropas Savienības mājā atklāta lietuviešu tautisko jostu izstāde. Šīs jostas audus lietuviešu tautas māksliniece Antoņina Dičgalviene. Kiekvienais metais rugsėjo 21 dieną. Katru gadu 21. septembrī tiek atzīmēta Baltu vienības diena. Saistībā ar to Lietuvas vēstniecībai ir jau īpašs gods iepazīstināt jūs ar lietuviešu tautisko jostu izstādi. Šīs jostas nes lietuviešu nacionālās tradīcijas, kas krātas gadu tūkstošiem ilgi. Pats labākais ir tas, ka mēs, latvieši un lietuvieši, esam šajos gadu tūkstošos izdzīvojuši. Tagad esam kopā Eiropas Savienībā, un tas dod mums jaunas iespējas attīstīt mūsu nacionālo mentalitāti, mākslu un savstarpējo sapratni. Puoselėti savo kultūrą dabar Europos Sąjungoje. Ja mēs tā paskatāmies uz šīm jostām, tad jau pašā sākumā tika pateikts tā, ka tās ir vairāk latvisks un tās ir vairāk lietuvisks. Ja? Un būtībā to mēs varam tikai intuitīvi, teiksim, šo krāsu, salikumu krāsu saspēlu un kolorītu un šīs nianses ir tās, kas uzrunā. Bet dziļākā būtībā, teiksim, viss raksta uzbūve un zīmes, kas tiek izmantotas, ir kopējas, kā latviešiem, tā lietuviešiem. To mēs varam saukt zem jēdzienu baltu zīmes. Bet faktiski Lietuvā šī tradīcija vēl joprojām turpinās, jostas tiek austas. Un tas, kā cilvēki šīs jostas auž, jeb pareizāk sakot, pieraksta savas izjūtas. Tas ir ļoti interesants un pētāms lauks.